Sveiciens visiem, kur pievienojušies podkastam Karjeras labirintos, kurā es pētu izaicinājumus, iespējas un grūtības, ar ko sastopas cilvēki virzoties pa saviem karjeras ceļiem. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Es apsveicu sevi un visus klausītājus un arī skatītājus ar podkasta 2. sezonu. Jā, tieši tā, ja gadījumā tu šo klausies kā ierasts Spotify, tad zini, ka tagad podkastam 2. sezonā ir pieeja arī video formātā Your Soul Work YouTube kanālā, tā kā tas ir tāds mans solītais 2. sezonas jaunums un pārsteigums. Kopumā man laikam gribas teikt, ka es esmu diezgan droša, ka visus mūs sagaida arī jaunajā sezonā daudz interesantas, vērtīgas sarunas ar dažādiem viesiem un tēmām, kas veicinās mūsu, cerams, pārdomas par savu karjeru un kaut kādas jaunas iespējas atvērs. Šis man īstenībā ir ļoti īpašs laiks, jo manam zīmolam Your Soul Work tagad augustā ir 5 gada jubileja, tā diezgan apaļa. Es pirms 5 gadiem izveidoju šo zīmolu, vispār nemaz nedomājot un, protams, arī nezinot, kas mani sagaida, kur tas viss mani aizvedīs. Un tas patiesībā sākās ar to, ka es izdevu savu pirmo metodi, jautājumu kartiņu, tādu spēli, nodibināju zīmolu, un tad lēnām soli pa solim kaut kā tas viss ir krietni attīstījies līdz šim brīdim, kad jau ir radītas vēl citas metodes un tiek vadītas mācības un semināri un karjeras konsultācijas. Un kāpēc viss šis garais ievads? Tāpēc, ka tas ļoti aizved pie šodienas un šīs epizodes tēmas. Jo es vēlos atklāt jauno sezonu ar epizodi par tēmu, kas notiek ar cilvēku tajā periodā, kad viņš saprot, man esošā karjera vairs man nedara, varbūt neatbilst man, vai varbūt pat ļoti vairs nepatīk. Un jaunas jau vēl nav. Un es nezinu, kas ir tā jaunā. Dažreiz kāds zina, bet lielākā daļa nezina. Un ko tad darīt? Kas notiek cilvēku iekšējā pasaulē tādā pārejas brīdī? Parunāsim par tādu kā profesionālās identitātes pārrakstīšanu. Un es esmu ļoti priecīga šodien sveicināt savu īpašo viesi jaunajā sezonā, 1. epizodē. Es teiktu, ļoti sociāli aktīvu, tādu aizrautīgu grāmatu lasītāju, mentori un Kalva Kofija attīstības projektu vadītāja Elīna Dlohī. Čau, Elīna! Čau, Elīna! Man milzīgs prieks šodien ar tevi satikties šādā formātā. Man arī. Man liekas, mēs nesam tikšās, kādus 3 gadus varētu. 2. Tiešām, jā? Labi. Jā, 2. Es pat atceros mūsu pēdējo tikšanos. Es arī atceros mūsu pēdējo tikšanos. Ārprāts. Laikam tāpēc, ka man tie 2 gadi liekas kā 3. Tā kā viņi ir tik piepildīti. Un man liekas, ka tev arī viņi ir bijuši ļoti, ļoti piepildīti. Par to mēs arī parunāsim. Manuprāt, tiešām tev ir bijusi tāda, ļoti, kā es no malas redzu, sekojot tev līdzi, tāda ļoti krāsaina tā karjera līdzšinējā, gan emocijām pilna, dažādiem pārbaudījumiem, ar tāda ceļa meklēšanu, ar sevis meklēšanu, un tas jau arī ir tieši tas iemesls, kādēļ tieši tu man ienāci prātā, domājot par viesi šādai tēmai, un tu arī esi tik autentiska un vienmēr gatava padalīties, un tas ir tieši tas, pēc kā es lūkojos tādās sarunās. Tā kā es ļoti novērtēju, ka tu esi šodien te, un es arī gatava padalīties. Paldies, Elīna, par uzaicinājumu. Metamies iekšā, vai ne? Metamies iekšā, tieši tā, mums ir ārprātīgi daudz par ko runāt. Es, protams, esmu pameklējusi pētījums un gribu izcelt varbūt to, ko zinātne jau ir atklājusi, pētot cilvēkus, it sevišķi vecumposmā ap 40-50 gadiem, ko mēs varētu kaut kādā veidā dēvēt par karjeras pusmūžu, un tiešām ļoti daudz šķautnes šādam te procesam, kad cilvēki grib kaut ko pamainīt. Par to arī gribu parunāt, un tad lūkšu arī tev padalīties, kā tev ir no personīgās pieredzes. Faktiski jau tad, kad ir šī karjeras maiņa, tā jau nav tikai nekad par karjeru situāciju vai vienkārši jauna darba meklēšana. Kaut kādā dzīves brīdī, kas parasti ir ap šo, tā ir tiešām profesionālās identitātes pārrakstīšana, tieši tā to arī dēvē gan literatūrā, gan pētījumos. Tu it kā
nomaini darbu, un savā ziņā tu esi nomainījis nevis tikai darbu, bet kaut kādu daļu pat no sevis nomainījis esi, vai ne? Tas ir tāds diezgan dziļš process, un tas noteikti nav nekāds pārspīlējums, jo tiešām arī pētījumi apstiprina, ka cilvēku iekšienē ārkārtīgi daudz, kas mainās, sākot ar pārdomām un vērtībām un uzskatiem, un viens no tiem jautājumiem, ar ko viņi parasti saskarās, ir vai man nav par vēlu, un ko man tagad darīt, un uz kurien man tagad iet. Viena no lietām, ja mēs sākam par to profesionālo identitāti, viena no lietām, ko noteikti pētījumi uzsver, ka tas ir saistīts ar vērtībām, ar to, kādu lomu es ieņem sabiedrībā, ko es vispār sniedzu sabiedrībai, domājot par to, ko darīt tālāk, ja gadījumā vispār ir doma mainīt karjeru. Vai tu, Elīna, atceries to brīdi, kad tu sajūti, ka tu vairs nevari pa vecam, bet varbūt nebija vēl skaidrs, kas ir tas pa jaunam. Un kā tas bija? Es īstenībā ļoti precīzi to atceros, un arī saviem draugiem es diezgan arī stāstījusi par to brīdi. Es strādāju bankā, man bija ļoti labs amats, un vispār tā kā, viss bija ļoti labi. Bet tā sajūta man bija tāda, ka es tā kā pilnīgi atceros, es sēžu kārtējā sanāksmē, un es paskatos pa logu, un man tāda sajūta ir, vai tas ir viss, ko tu tā kā vari savā dzīvē izdarīt. Vai tu esi šeit, vai kāds cits ir tavā vietā, vai tas tiešām ir viss. Un man tā likās, ka nē, ka ir jābūt kaut kam vairāk, un es nezināju, kas ir tas vairāk. Un tā sajūta bija tāda, ka šis vairs nedara, es nezinu, ko ņemt jaunu vietā. Un tad vienīgais mans risinājums beigās bija paņemt kaut kādu pauzi, lai es mazliet vispār saprastu, ko un kā darīt tālāk, jo tajā ikdienas skrējienā tev nav laika padomāt par to, kas ir tavs nākamais solis, ko tu gribi darīt. Tā kā, jā, es to mirkli atceros, es gan viņu ļoti mēģināju vēl aizmālēt, kā saka, nedomāt par to. Man liekas, tas man ilga kaut kāds 9 mēneši, tie bija ļoti grūti 9 mēneši. Līdz es pieņēmu to lēmumu, kad ir jāiet projām. Es tieši to gribēju prasīt, diez vai tā bija viena sapulce, tas bija pēdējais piliens. Tas bija tāds, man liekas, tas bija tas pirmais piliens, ko es sapratu, un tad man tā sajūta sāka ar vien biežāk un biežāk nākt virsū. Tad, protams, dažādas literatūras, grāmatas man parādījās tieši vairāk arī par to viduspārēju, par pusmūža, kā saka, krīzi. Tā ir savā ziņā krīze, jā. Un tad es arī jūtu, ka man apkārt kaut kādi cilvēki parādās, kuri kaut ko tādu ir darījuši, kad es arvien vairāk pieķeros kaut kādiem stāstiem. Tā kā mēģināju mazliet no visiem pilināt to drosmi, jo tas ir samērā drosmīgs lēmums bez izpletņa. Tu savā ziņā izlec ārā, no tādiem stabiliem ienākumiem, no stabila darba, plus vēl arī, protams, sabiedrībā liekas, tev ir kaut kāds arī tas nosaukums, stāva tā darba nosaukums, un kas tu tagad būsi bez tā visa. Bet beigās es sapratu, ka man tas ir jādara, un tas, man liekas, bija pirms 2 gadiem tajā martā, kad es sapratu, ka ir jādara, un aprīļa beigās es aizgāju projām. Jā, tu tieši pieminēji tās šaubas, bailes, kas ir lielākai daļai cilvēku šādā situācijā, man liekas, nevis pat lielākai daļai. Es domāju, visiem ir kaut kādā mērā. Un protams, ka arī no pētījumiem ir atklātas varbūt tās biežāk sastopamās lietas vai aspekti, ar ko pieaugušie saskarās tieši tādā situācijā. Kas tad ir tas, no kā ir bail vai ir par ko ir šaubas? Viena lieta, kas ir izkristalizējusies, ka ir zema ticība savām spējām, tā kā, ka es šito varu pārvarēt un tikt galā, kas angliski ir tas resilience. Latviski nav tik laba tulkojuma, bet tā ideja. Otrs ir milzīgs emocionālais stress, kas reizēm arī, īstenībā bloķē vispār to domāšanu, vai ne? Jā. Tā loģiski izvērtē. Tev vienkārši ir milzīgs stress, jau vienkārši prāts jau arī steidzās notikumiem pa priekšu, un ir visi sliktākie scenāriji un tādā veidā. Un reizēm ir arī nespēja izšķirties starp kaut kādām opcijām. Ko tad es darīšu? Tā kā arī tu teici, vēl jau nezinu, kas ir tas jaunais. Dažreiz jau man arī ir bijuši klienti, kam ir kaut kādas idejas, varētu to, tas arī uzdzen stresu. Jā. Nevis, ka tu vispār nezini, bet tu tieši tā kā fantazē par vairākiem variantiem un arī nevar izšķirties. Vai kaut ko no šī tu atpazīsti?
Visu. Un viena no metodēm, ko es darīju, es biju kaut kad jau pirms gada to sākus darīt, es rakstīju tās morning pages, tā kā rīta lapas, un tas, ko es arī vienā brīdī pieķēru, kad iet jau tas 8. mēnesis, un es par vienu un to pašu visu laiku rakstu, un tad vienā brīdī tā kā, tev ir jāsāk kaut ko rīkoties, vai ne? Un savukārt pēc tā notikuma, kad es aizgāju projām, tajā pirmajā mirklī tev ir eiforija, kaut kāds pāris dienas, un tad tu izēji tam visam noliegumam, sērām cauri, un tas bija īstenībā smagākais brīdis, kad mēs bijām ar ģimeni Londonā, kad man pilnīgi sākās tā kā trauksme, kad, ak, Dievs, man ir jāzvana apakaļ, nezinu, bankas valdes loceklim un jāsaka, Klau, lūdzu, tā bija kļūda, lūdzu, ņemiet mani apakaļ, kad es esmu pilnīgi kaut ko salaidusi, kā saka, grīstē. Un tad arī es tā kā apsēdos mierīgi, lasīju tās savas lapas, un sapratu, ka jā, man ir jāaiziet visam tam ciklam cauri. Būs grūti šobrīd. Es nezinu, kas būs tālāk, bet kad ir jāiet uz priekšu. Jā, paldies, ka tu pacēli šo tēmu. Man liekas, ka tas arī ir tāds, ja kāds vēl tam ies cauri, ir ļoti labi, ka tu vari iepriekš, tu varbūt nevari sagatavoties 100%, bet vispār zināt, kādi tie etapi ir, lai nav tā kā pilnīgā tumsā jāiet, ka ir kaut kāds brīdis, kad ir tāda bišķiņa panika par to, ko tu esi izdarījis. Bet kā es ļoti bieži saku sev un arī citiem, tas, ka tev ir bail, nenozīmē, ka tas bija nepareizi. Ja, tikai tāpēc, ka tev uznāk tā panika un bailes par to, kas ir izdarīts, tas nenozīmē, ka tas bija nepareizi. Bet jā, ir vērts iziet tam cauri. Ļoti bieži, kā jau es teicu par to, ka ir tāda zema ticība, jā, ka es to spēšu, ka es spēšu ar to tik galā, un vēl kas ir daudz pieaugušiem cilvēkiem, viņiem ir, viņi spēja sapņot, bet viņi īsti netic, ka viņi tos sapņus var realizēt. Un tas jau ir tikpat, cik arī nesapņot. Pa lielam nav liela starpība. Ja es sapņoju, bet neticu, ka es to varu, tad tikpat labi arī nesapņot. Jauniešiem šis tā kā mazāk izteikts, bet tās grūtības izšķirties par kaut kādu karjeras virzienu ir tikpat sarežģītas vienalga, vai tu esi jaunietis un vienkārši neesi vēl pieredzējis, vai tu esi ļoti pieredzējis pieaugušais. Tās grūtības ir tieši tādas pašas, tā kā tādas šaubas un bailes no riska un no reizēm, protams, tie ir pienākumi, tās ir saistības, kā tu teici, kas uzliek arī to papildus tādu mentālo slogu. Un vēl ļoti nereti arī klātesoša ir īstenībā tāda, iekšēja pretestība. Tā kā tu teici, tev vajadzēja 9 mēnešus, jo ir, bail kļūdīties, kā tad būs, uz kurien tad es iešu, kā es tikšu galā. Tu izjūti tādu iekšējo pretestību pati pret savām idejām? Protams, ļoti izteikti. Un man varbūt arī sanāca tā, kad mēs tieši ar ģimeni nopirkām dzīvokli. Tieši pirms manas došanās projām es paņēmu ļoti lielu kredītu. Wow. Man liekas, tas ir vienkārši pilnīgi trakākais lēmums, ko izdarīt. Bet toreiz man arī viens cilvēks ļoti mierināja, kad, kā šādos brīžos tu reizēm satiec pavisam nejauši kaut kāds cilvēks, kuri iedod pāris teikumus. Un man tieši arī neilgi pirms tam sanāca viena saruna, kur man teica, tu viņu atmaksāsi daudz ātrāk, tā kā take it easy. Un kaut kā es tā arī to uztvēru, un, protams, pēc tam jau atrisinās tās lietas, bet, protams, tā pretestība, tāpēc jau es 9 mēnešus arī dīloju ar sevi. Es mēģināju visu laiku atrast, kā saka, kaut ko, kāpēc man ir jāpaliek, un tā kā visu laiku tā saruna bija galvā, tās 2 puslodes visu laiku sarunājās. Es jau esmu šo podkāstā teikusi, tu saki, ka tev ir 9 mēneši. Man liekas, ka tā bija epizode ar Mārtiņu Spuru, kur viņš teica, ka viņam bija līdzīga situācija, kur viņš tā kā saka, viņš ļoti ilgi nevarēja ar sevi tā kā sarunāt, ko darīt, un es saku, cik ir ļoti ilgi, viņš saka 2 mēneši. Un es sasmējos, jo man bija 3 gadi. 3 gadus es biju tajā situācijā, kur tu saki, tu 9, un savukārt Mārtiņš 2 mēnešus. Tā kā, vai ne, katram ir savs tas nogrieznis. To es vienkārši gribu pateikt un atzīmēt, tāpēc, ka vienalga, cik ilgs viņš ir. Katram ir savs, bet droši vien jau, ka var viņu saīsināt. Es domāju, ka viņu vienmēr var saīsināt, nevajag obligāti 3 gadus. Vismaz es sev tā ieteiktu, ja es tagad varētu atgriezt laiku atpakaļ. Un par šo es gribēju parunāt tajā griezumā, ka vai tu meklēji kaut kādu atbalstu palīdzību? Tu teici par to, ka
bija kaut kāds grāmatas, literatūra, uzrādās kāds cilvēks, kas kaut ko pateica, bet vai tu meklēji tādu, aktīvi meklēji kādu palīdzību, atbalstu, vēl no kāda šajā situācijā? Jā, man īstenībā sanāca, ka es kaut kādas 3 reizes arī aizgāju pie terapeita. Jā, tieši bija, šī situācijas kontekstā? Jā, mums bija bankā iespēja, toreiz arī bija vēl Covid laiks, mums bija arī iespēja bezmaksas terapeitam, un es toreiz arī izmantoju to iespēju, jo man mazliet vajadzēja to bišķiņu tādu prāta skaidrību, jo es mazliet biju sapinusies tajās domās. Un kas ir forši, kad ar tām tiešām 3 reizēm arī ar to arī pietika, lai tā kā mazliet sakārto tās domas apakaļ. Ļoti vērtīgi, ka tu to saki. Es domāju, tieši tam arī tādas profesijas konsultējošās, atbalstošās ļoti vietā. Un man ļoti rezonē, ka tu saki par to, ka sapinusies tā kā domās un prāts tāds sapinies. Es arī noteikti to izjūtu, un tāpēc arī saku, man liekas, ka to 3 gadu periodu noteikti varēja saīsināt tieši, ja es būtu aktīvāk meklējusi palīdzību. Un es domāju, kāpēc es to nedarīju? Droši vien tāpēc, ka es nemaz to tā neapzinājos, ka tas velkās tik ilgi. Nemaz jau tu tā nevari saprast, ka tagad ir šitas te periods, par kuru toreiz podkāstā runāju. Tā kā tu jau vienkārši nezini, kamēr tu nezini. Un tad tu vienkārši kādu laiku dzīvo ar tām domām. Tikai pēc tam tu saproti. Tas laikam bija tas periods. Un vēl es varu piebilst, ka īstenībā tad, kad es to lēmumu pieņēmu, tad man likās, ka man vienkārši no pleciem ir nokrituši, 10 kilogrami, ja pat ne 15, tāds smagums, kad tas nepieņemtais lēmums, kurš var vilkties līdzi, viņš var ļoti nomākt. Jā. Un tad, kad tu to lēmumu pieņem, man likās, ka es tajā brīdī tā kā atdzīvojos pilnībā, kad es tā kā, beidzot es esmu to lēmumu pieņēmus, beidzot es tā kā kaut ko daru, nevis palieku tajā, kur es jūtu, ka nav labi. Jo ar darba vietu jau viss bija kārtībā. Ja, tur bija tikai stāsts par mani, jā. Tas vienmēr ir stāsts par pašu cilvēku. Un 2 lietas man norezonēja. Viens ir par tām emocijām, ko tu teici, un otrs, varbūt tad, ja tajā brīdī tev liekas, ka tev nokrīt tas smagums, varbūt tas ir tas moments, kas liecina, ka tomēr tas bija pareizais lēmums. Jā, bet tas, protams, nenoliedz, ka pēc tam tu tik un tā izēji tai turbulencei cauri, un tāpēc man bija ļoti labi, ka man bija viss kaut kas pierakstīts, tad, kad es sāku domāt, ka, Dievs, ķēru tur galvu, matus no galvas nost, tad es lasīju, šķīru visu apakaļ, lasīju, domāju, nē, viss ir pareizi. Baigi labs šis ieteikums. Par tām emocijām, tas arī ļoti interesants pētījuma atklājums. Cilvēki, kas ir izgājuši cauri arī šai pieredzēji, saka, ka tie bija tā kā amerikāņu kalniņi. Tā kā tu saki, sākumā eiforija, pēc tam, zemāk nav, kur liekas, viss, tā ir lielākā kļūda dzīvē. Pēc tam atkal tur, katram jau maz drusciņi citādāk, vai ne, tā emocionālā regulācija, pašregulācija, bet lielos vilcienos tie pētījuma dalībnieki visi atzīst, ka viņi ir izgājuši vairāk vai mazāk tādām haotiskam emociju procesam cauri, to, ko tu arī ieskicēji. Un tas, kas ir interesanti, ka cilvēki to ir raksturojuši, ka tā ir tāda liela iekšējā cīņa, tāpēc, ka tajā procesā tev jāatvedās no tā, kas ir, no tās identitātes, ko mēs sakam par profesionālu identitāti, tu tā kā atvadies no tā, jo tas vairs tev nedara, bet varbūt tu vēl nezini, nevis varbūt, bet tev jau vēl nav tā jaunā. Tu esi tādā pa vidu posmā, un tev liekas, ka tu esi pazaudējies. Vai tas tev rezonē? Tev bija līdzīgi? Ļoti rezonē, un es sevi tajā laikā ļoti pieķēru pie savām domām un veidu, kā es domāju, un vispār lietas, kā es daru. Un es sev pieķēru, ka man ir jāmaina bišķiņ. Tad, ja es vienmēr, eju pa ielas labo pusi un kafiju pērku šajā vietā, man ir jāpamaina iet uz otru pusi un, pieņemsim, kafiju pirkt tagad citā vietā. Tas var būt tāds salīdzinājums, bet es ļoti tā kā pieķēru. Es sāku vairāk ar cilvēkiem svešiem tikties. Tā kā, uzaicināt uz kafiju. Tā kā es sapratu, ka man ir jāpaplašina nedaudz tas mans cilvēku loks, kādā es esmu. Man ir jāpamaina vispār domas, kā es uz lietām skatos. Nezinu, ja es iepriekš tur tikai skatījos drāmas, varbūt man jāpamēģina kaut ko citu paskatīties. Un tas bija īstenībā tāds eksperiments arī nedaudz par to, kā darīt tās lietas savādāk. Jā. Un tas bija tajā brīdī, es atceros to ar tādu tiešām foršu sajūtu. Jā. Bet kā tu nonāci līdz tādā ideja? Tas arī prasa milzīgu drosmi.
Tas, man liekas, arī bija tas ar to visu, ar to vidus pārēju, kad tas, kā tu esi darījis līdz šim, tas īsti vairs nestrādā. Okay. Un es nezinu, kas strādā, bet man ir tā kā jāpamēģina savādāk un jāatrod tas veids, kas varētu strādāt. Šis gan ir ļoti vērtīgi, ko tu saki. Kad, ja tu esi darījis visu kaut ko līdz šim, un ja tu gribi kaut ko citu, turpināt tieši tā būtu diezgan dīvaini. Tu nevari vairs tādā veidā to turpināt. Arī, es nezinu, uz darba vietām, kā tu skaties vai ne uz darba vietām, kā tu skaties vispār tā kā uz cilvēkiem. Tas bija tāds interesants, jā. Un vēl viena lieta, kas man tajā laikā ļoti noderēja, ko es arī tādos varbūt krīzes brīžos atcerējos, bija man arī kaut kādā filmā es biju redzējusi, vai man kāds paziņ to pateica, bet tu vari būt jebkas, kas tu vēlies. Un man tādos brīžos tikai jāpasapņo, kas es gribu būt, vai ne, nezinu, tur stjuarte, vai vispār kaut kāds bērnības sapņus, kas tu kādreiz esi gribējis būt, un tas man arī tā, ka īstenībā tev nav ierobežojumu. Protams, ka ir ierobežojumi, es nevaru vairs būt par ķirurgu, ja? Man tur jāmācās ļoti daudz, vai arī varbūt arī es varētu būt, bet kaut kādas robežas jau arī ir, un tas man arī iedeva tādu nedaudz tādu tā kā brīvības sajūtu, un tādu beigu foršo sajūtu, ka tu vari, nezinu, acīm vaļā tagad sapņot, ko tu gribi tagad tālāk darīt. Interesanti, jā. Tas ir par to sapņošanu, cik mēs ļaujam sapņot, jo mēs varam, bet, tur uzreiz mums tā realitāte ieslēdzās. Šito es tomēr nevaru, šito es nevaru. Cik tad tur tā sapņošana paliek? Bet, zini, kā es vēl izdarīju? Es izdarīju tā, ka, protams, kad tā turbulence nāca virsū, un es sev tā kā biju vienojusies. Man bija tā, ka ar visiem bērniem, kas man dzīvo, man 3 bērni ir, un es biju sāku strādāt 18 gadu vecumā. Un es biju nostrādājusi 21 gadu, tā kā, izņemot tur 2 gadus un 10 mēnešus, kad es biju 3 bērniņiem mājās, es biju visu laiku strādājusi. Un es sev tā kā domāju, es esmu bišķiņ tā kā pelnījusi paņemt dažus mēnešus to pauzi. Un es aizgāju projām aprīļa beigās, es biju sev pateikusi tātad līdz septembrim nedomā. Tātad vienkārši dzīvo, 1. septembrī sāks domāt. Tā kā, ko darīt tālāk. Un tas arī ir labi, un tas, ko es arī iesaku reizēm cilvēkiem, kur izdara, tā kā es izdarīju, nesākt ar to nākamo dienu sevi šaustīt, un ko tagad darīt tālāk, un katru rītu mosties ar to domu. Tad vienkārši tiešām pabaudīt līdz tam konkrētam laikam savu iedoto laiku, un tad sāk domāt. Bet tas strādā? Man tas reāli nostrādāja. Tu ar sevi sarunāji datumu, un tu varēji tā kā nolikt to visu pārdomas un stresu malā. Jā, tiešām varēju. Man nesanāca tā. Man tāda līdzīga pieredze, kur es mainīju, tā kā man nesanāca. Bet es tagad domāju, vai es ar sevi tā baigi sarunāju datumu, varbūt arī nē. Bet man tās bažas un pārdomas nemitīgi bija klātesošas. Un es domāju, ko es varētu ieteikt cilvēkiem, kā šo mazināt. Jo tas nav patīkami, ka tu katru dienu tas ir klātesošs. Tas galīgi nav patīkami, jā. Jo to es pēc tam piedzīvoju, pēc tā laika, kad man pienāca tas 1. septembris. Jo es zinu pēc tam, kā tas ir. Labi, tad pastāsti, pienāk 1. septembris. Kas notiek? Labi, man vēl tas bišķiņ sanāca vēl uz priekšu. Man tas sanāca laikam oktobris, jo septembrī es biju nopirkus vēl biļetes un nogāju uz Santiago ceļu. Tā kaut kādas 2,5 nedēļas, jā. Un tā arī man bija tāda lieta, ko es biju agrāk lasījusi grāmatās, ka cilvēki to dara, un es domāju, kādreiz aiziešu pensijā, es gribu pastīties, kas tur ir, kāpēc cilvēki to dara. Un tad es domāju, bet kādā pensijā? Īstenībā man tas ir jādara tagad. Kāpēc es to darīju septembrī, lai bišķiņ vēsāks ir, jo es biju lasījusi, ka augustā tur baigi karsti, bet arī septembrī bija 38 grādi. Bet tā bija ritīgi forša pieredze, un tas arī iedeva to, kad man sapratu, ka man ļoti patīk būt vienai, kas man agrāk likās, kā taču vienmēr viss jādara kopā ar ģimeni, vienmēr visiem ir jāturas kopā, un es sapratu, Dievs, cik man ir interesanti pašai ar sevi būt. Brīnišķīgi. Jā, un cik īstenībā, kad ceļojumā, kad es varu būt tiešām sev, tādā ceļā, es varu būt sev ļoti labs draugs. Jo ikdienā es ļoti sevi šaustu, es ļoti sev visu kaut ko pārmetu, es sevi ļoti disciplinēju un tā kā lieku tādā varbūt bišķiņ tādā rāmī, bet tur es tā forši izpaudos un tas bija ļoti labi. Un tas bija, man liekas, oktobris, kad tad es sāku iet cauri tam, tai turbulencei, ko tu teici, kur tu sāki iet, kad, ko tagad tālāk, vai ne? Tas kā te sludinājums, tu runā ar cilvēkiem. Un tad man arī, es grāmatnīcā nejauši Ilzi Medni satiku,
kas arī tā, kā saka, nejaušības nav, vai ne? Jā. Un es tādā kaut kā, mēs tieši arī mazliet ieskicējāmies šo manu situāciju, un es viņai saku, es nevaru saprast, ko es gribu, bet es tā kā saprotu, ko es negribu. Viņa saka, super, jo zināt, ko tu negribi, tas jau ir baigi labi. Jā. Un tas man arī ok, tad nav tik traki nemaz, īstenībā es esmu pareizā ceļa. Labi, un tad kas notika tālāk? Tālāk notika tā, ka īstenībā es caur vienu darbinieku atlases kompāniju nokļuvu vienā uzņēmumā, kurās gan nostrādāju tikai 3 mēnešus, kurā es sapratu, ka tu vari, kā saka, vajag precizēt vēlmes, ko tu vēlies. Jo es gribēju starptautisku uzņēmumu labu algu. Es to arī dabūju, bet tajā pašā laikā es dabūju nepārāk veselīgu darba vidi un varbūt nepārāk foršus kolēģus. Un es sapratu, ka man tomēr tās vērtības ir svarīgas, jo es biju arī vasarā kļuvusi par mototreneri, kura iet uz skolu un māca jauniešiem būt drosmīgiem, aizstāvēt viens otrus veicināt un tā kā visus iekļaut sabiedrībā. Bet tad strādāt darbvietā, kur tas daļai nenotiek, es sapratu, ka es īsti nespēju, ka tas būtu, man tāds pilnīgs iekšējs salūzums, konflikts, jā, pareizi tu pateidzi. Man bija iekšējs konflikts, un es sapratu, ka es tā nevaru. Un tad pēc tam, kad tie mani meklējumi turpinājās, jo tas nav tā, kad tu vienkārši gribi kaut kur iet strādāt, un tu uzreiz arī vari to dabūt. Es gan vēl pie vīra arī pastrādāju, bet jāsaka, kad strādāt vīram ar sievu kopā es abrīnoju katru pāri, kuri to dara, un es noliecu cepuri viņu priekšā. Mums tas tik labi neizdevās. Bet tā bija arī lieliska pieredze. Es to tiešām uztveru kā foršu pieredzi, bet, kā saka, bija jādodas tālāk. Un tad, kad tie meklējumi tālāk notika, tad arī bija svarīgi pateikt, ko es negribu. Man tās bija dažas nozares, kurās es sapratu, ka es nevaru strādāt. Tās bija azartspēles, alkohols un tabaka. Kaut gan piedāvājumi azartspēļu jomā bija vienkārši ārkārtīgi daudz un tiešām daudz. Un tad kaut kā nejauši jāsaka, es nokļuvu Kalvi kofiju, kurā tagad es jau esmu 8. mēnesi. Brīnišķīgi. Tu tā pārskrēji jau pāri, bet to, ko es sadzirdēju, kā karjeras konsultants uzreiz atpazinu. Viens ir tiešām zināt, ko tu negribi. Dažreiz to cilvēki nezin, bet karjeras konsultācijās mēs strādājam ar tādu metodu, kur mēs izliekam visas savas idejas un fantāzijas un varbūt potenciālās jomas vai amatus. Ļoti ātri, kad saliek visu kopā, lomas, vērtības, uzreiz var redzēt, kurš atkrīt automātiski. Un otra lieta, ko tu teici par tām vērtībām, ko es sadzirdēju, bija kaut kādi aspekti, ko tu biji nodefinējis, ko tu gribi, un tos arī izdevās atrast, bet tur pa vidam varbūt pazuda skaidri nodefinētas vērtības, ko varbūt ātrāk jau var pārunāt un pataustīt, piemēram, atlases procesā, sarunājoties intervijā, vai ne tikai jau tevi izvēlās, bet tu jau arī izvēlies to darba devēju. Diezgan ātri jau var uztaustīt kaut kādas lietas, bet tu viņas var uztaustīt tikai tad, ja tu zini, ko tu meklē. Ja tu nezini, tad tas tikai pēc tam parādās. Un tā arī ir viena svarīga lieta, par ko ir vērts domāt jau tad, kad esam tajā meklējuma procesā, kad meklējam darbu. Precīzi. Un par tām vērtībām es tieši arī domāju, ka man liekas pirms 10, 20 gadiem man tas nebūtu vispār tik svarīgi. Piekrītu. Es zinu, ka vienmēr arī tur, vienā no darbietām, kur strādāju, kaut kādas vērtības bija, tur mājaslapā bija jāatrod, un reizē mums viņas lika nosaukt, bet es pat nezinu, vai es viņas varu nosaukt vai ne. Šobrīd es varu. Un tā, ka tu tiešām, kad pienāk tas viens brīdis, un tas ir, ko tā viduspārēja, ka tu saproti, ka tev tā jēga ir jābūt, ko tu dari, un tām vērtībām arī ir baigi lielā nozīme. Man patīk, kā tu saka viduspārēji. Tas ir jaunais, skaistais nosaukums kaut kādai pusmūža krīzei, ne? Bet tā ir. Viduspārēji. Bet tā ir. Ļoti skaisti. Jā. Un es teiktu, ka reizēm ir tā Džeimsa Hollisa grāmata par viduspārēju, un man liekas, ka es precīzi pēc tās grāmatas eju, un es viņu izlasīju, man liekas, kaut kādos 37 gados, pirmo reizi man likās, kas tas tāds. Un tad kaut kad pagājušajā gadā pārlasīju, tā, ok, jā.
Bet man jāsaka, es tiešām piekrītu. Ir kaut kāds zināms, tu teici posms, vecums, vienalga, kā mēs to dēvējam, bet tā ir. Es arī nebūtu sapratusi šo 10 gadus atpakaļ. Vienkārši tas nerezonē, tas nav aktuāli. Tas paliek aktuāli kaut kādā brīdī. Vienalga, vai mēs sasaistam to ar vecumu vai nē, bet lielākā daļā tas ir saistīts ar vecumu. Šur vai tur. Jā, citiem gan es teiktu, jo tas notiek ātrāk. Un tas man vienmēr arī abrīno, kad es satieku kaut kāds cilvēks, piemēram, tās pašas mentoru lietas. Es darbojos tajā mentoru Latvijā, kad tur atnāk mentori, kuriem 33 gadi vai tur pat 29 gadi, un skatos, un es domāju, cik forši, ka tie cilvēki jau nobriest tā kā vēl ātrāk. Jā. Bet tā bija tā vēl viena lieta, ko tu arī sākumā teici, un kas man ļoti rezonēja, ir, kad tas brīdis, kad tu gribi tā kā sabiedrībai kaut ko dot, kad es to definēju, kad man gribas, lai tā kā aiz manis kaut kas paliek. Jā. Ka, es nezinu, arī to pašu grāmatu blogu, ko es Instagramā rakstu vai ko es ar grāmatām dalos, kad man liekas, kāda vispār tad jēga no man šajā pasaulē? Jā, man ir ģimene, man ir 3 bērni, forši viņi arī paliek, bet kas ir tāds, es nezinu, tas intelektuālais, ko es varu atstāt, un tāpēc arī tā bija viena no lietām, pie kā es nonācu, tas man liekas bija kaut kādā 2. mēnesī, kad es biju aizgājis projām. Tad, ko tu gribi darīt? Un tad es tieši domāju, ka es gribēju kaut kādu brīvprātīgo darbu, bet tajā darba skrējienā nekad nebija līdz tam laika vai kaut kā nevarēja līdz tam nonākt. Un tad es pieteicos gan tajā motā, Mentoru Latvija, arī Rīga Turgirls. Labi, es paņēmu uzreiz 3 lietas, kas arī bija traki. Un tad es sapratu, ka tu tādu gandarījumu var dabūt, kā tev par to nemaksā. Tu īstenībā pats reizēm piemaksā par to visu, bet tu dabū to atgriezenisko saiti. Tu satiec tos vienā domājošos cilvēkus, kuri arī grib mainīt to pasauli, kuri visi grib kaut ko dot sabiedrībai, un tas iedod baigo ļoti, ļoti labu sajūtu. Tu jau tagad sāki tieši runāt par to, ko es domāju, kā tad, ja tu esi izdarījis to soli, tagad tu esi tajā emociju karuselī, viss notiek, tu domā par savu jauno profesionālo identitāti, kā tad viņu uzkonstruēt, kā tad tagad izveidot, kas tad tu būsi tas jaunais, jo ļoti bieži esmu īstenībā dzirdējusi cilvēkos to jautājumu, ja es neesmu uzņēmuma X darbinieks, kas es esmu? Protams, cilvēks ir arī mājās, nezinu, vai mamma, vai tētis, vai vienalga brālis un māsa, un viss tās lomas ir, bet mēs ļoti daudzi sevi asociējam ar darbu, ar uzņēmumu, it sevišķi. Mēs ļoti identificējamies ar uzņēmumu, kurā mēs strādājam. It sevišķi lielie korporatīvie uzņēmumi, kuri ļoti māk forši visu pasniegt, tas nav nepareizi, bet tā ir cilvēka paša atbildība saprast, kas tu vēl esi, vai ne? Šo arī es nezinu, vai es arī droši vien nesen īstenībā sapratu relatīvi. Un ja es neesmu šī uzņēmuma darbinieks, tad kas es esmu? Jo tas kodols jau tad kaut kādā mirklī jāsāk atšķetināt un jāsaprot, kas es esmu. Un arī, kas es esmu slavenais teiciens, vai ne, bet tas ir kaut kas tāds, kas visu laiku mainās. Viņš jau nav konstants, tā kā konstantā patiesība pareizi, viņa jau mainās, mēs attīstamies. Un tu minēji to, ka tu atklāji kaut kādas jaunas lietas, pieteicies, pamēģināji to un šo, varbūt visu kaut ko daudz, bet jebkurā gadījumā es dzirdu, ka tu tā kā atklāji kaut kādas jaunas šķautnes sevī. Jā, es īstenībā ļoti daudz atklāju, bet pirms tā es gribēju pateikt, kad spilgti atceros, ka es biju aizgājis no bankas projām, un es aizgāju uz vienu gleznu izstādi, kur arī tā kā, visi stādās priekšā, un man pilnīgi aizcirtās elpa, jo es vispār nezināju, kā stādīties priekšā, jo es vairs neesmu tur, kas es esmu, vārds, uzvārds, bet kas vēl tu esi, vai ne? Toreiz bija tāda ļoti nepatīkama sajūta, un tad sapratu, ka man tā identitāte ir jāsāk veidot no jauna, man jābūt tai pārliecībai par sevi ir, un kad tieši tā, kā tu saki, es vairs nevaru slēpties aiz tā lielā nosaukuma, es kā es tik forši varēju slēpties, jo man tas bija kā tāds dzejolīts, to darba vietu pieminēt. Redzi, cik precīzi. Jā, un tad, bet es izgāju tam tā kā arī cauri, varbūt pēc tam es arī sapratu, ka vienkārši jārunā atklāti ir. Es arī teicu godīgi, es biju tur un tur, šobrīd atpūšos. Un īstenībā arī tajā brīdī, kad es teicu, ka es paņēmu to pauzi, cilvēki rītīgi pievilkās, un viņi tā kā gribēja, man liekas, vai to drosmi pasmelties vai kaut ko, viņi pat vairāk gribēja, nezinu, viņiem, man liekas, tas pat vairāk varbūt tā kā pievilka, jo viņiem tā,
kā tas ir, vai ne? Un īstenībā nemaz nevajadzēja to amatu vai kaut ko tādu, bet, protams, tas jautājums, kas es esmu, es jau joprojām īsti līdz galam nevaru pateikt, kas es esmu, jo es esmu tagad uzņēmumā, kurš man ļoti patīk, kurā, kā es teicu, būtu bišķiņ nejauši arī nokļuvu, bet kurā es sajūtu tās vērtības, man bija saruna ar manu vadītāju, un vispār kā es tur varbūt arī nokļuvu, bija tā nejaušību dēļ, un mēs pēc tās pirmās sarunas laikā abi secinājām, ka man šie pienākumi neder, kad šie pienākumi, ko uzņēmums meklē, nav man. Mēs forši šķīrāmies, un pēc tam mēs vēlreiz sarakstījāmies, ka tomēr, lai es atnāku vēl vienreiz, un es aizgāju vēl vienreiz. Cik interesanti. Jā, un tā kā abi divi secinājām ar Gati, kas ir valdes priekšsēdētājs, izpildirektors, jā, uzņēmumā, un arī īpašnieks, kad skatīsimies, kā tas būs, jā, tie pienākumi varbūt nav īsti man ir attīstības projektu vadība, visi jaunie projekti pēc IPO, gan būvniecības uzraudzība, gan, telpu nomas, līgumi un šādas lietas, kuras, ja man kāds pirms 7-8 mēnešiem teikt, ka es kaut ko tādu darītu, teiktu, nē, es drīzāk varētu kaut ko kosmētikas nozarē darīt, nevis tur būvniecību uzraudzīt kafejnīcām vai vispār tur horekas, tā kā jomā iet, bet mēs ar Gati vienojāmies, ka mēs nezinām abi, kādas būs, bet ka viņš vēlētos, lai es esmu uzņēmumā. Un man tas baigi rezonēja. Man bija tāda iekšējā sajūta, jo es toreiz par intervijām ļoti daudz staigāju, un man bija tā iekšējā sajūta, ka man ir jāpamēģina. Es nezinu, kur tas mani aizvedīs, es nezinu, kas būs tālāk. Es saprotu, ka man nav nekāda drošība. Tādā ziņā, kad ejot uz kādu lielu uzņēmumu, varbūt tu iekļūsti tajā uzņēmumā, tu zini, ka tu tur gadiem vari nedaudz plūst cauri. Šeit tā sajūta galīgi nebija, bet es sapratu, ka man ir jāpamēģina. Un sev arī es biju kārtējo reizi, man laikam patīk sev dot tos termiņus, jo pirmajās 2-3 nedēļās es izgāju ļoti daudz emocijām cauri. Vispār pirmajā mēnesī, teiksim tā. Un es sev 3 mēnešus es nepieņemu nekādu lēmumu. Tajā datumā, man bija, man liekas, 8. marts nolikts, tad es sākšu domāt. Un kā tas bija? Es joprojām esmu. Jā, es esmu. Un, kas notika tajā 8. martā? Es īstenībā, jo man liekas, kaut kādā februāra vidū sapratu, ka es palikšu. Viss būs labi. Jā, kad es sajūtu, ka būs labi. Jā. Un es joprojām esmu. Un ir forši. Ir, protams, daudz dažādi izaicinājumi. Ir dienas, kad liekas, ka tas viss jāmet ir pa gaisu, kad liekas, ka nav. Bet tā pašā laikā tu saproti, ka ir tās vērtības, ir forši, tu redzi to attīstību, uzņēmums ļoti strauji attīstās. Un, kad būt tam klāt, es to pat brīžiem uztveru par tādu privilēģiju. Kad es esmu privilēģēta, ka es varu būt šeit, tagad, šajā mirklī. Un es nezinu, kas būs pēc gada, pēc 2, jo man tāda iekšējā sajūta, kad man, piemēram, ļoti patīk rakstīt, varbūt tas kaut kur vispār citur aizvedīs tālāk. Kad es nezinu, kas būs gala mērķis, bet šobrīd kaut kur es esmu pa ceļam, jā. Jā, man arī rezonē. Es domāju, vai nav tā, ka pārdzīvojot, man gribas teikt, pārdzīvojot šo posmu, vienkārši mainās tā pieeja. Ja agrāk, mēs skatāmies tā, ir darbs, es tieku tur, tad es strādāju, un bieži vien identificējos arī ar šo lomu vai šo uzņēmumu, un viss, tā ir tā kaut kādā mērā tā kastīte. Izejot varbūt tādai mazai turbulencei vai lielai, ar to profesionālās identitātes pārrakstīšanu, it sevišķi šādā vecuma posmā, vienkārši vairs nav tā pati pieeja. Tu esi tā kā brīvāks un vairs neidentificējies ar vienu konkrētu, ne uzņēmumu, ne lomu. Tu esi gatavs vairāk atkal eksperimentēt un plūst. Vismaz es tā jūtos, bet es sadzirdēju kaut kur tavā stāstā arī tā ir. Arī ļoti, ļoti, jā. Vai ne? Jā. Agrāk es varbūt arī tā kā ļoti biju es tiešām, kā saka, arī slēpos aiz tiem lielajiem nosaukumiem, un tad es tā kā biju ārkārtīgi, nezinu, 100, protams, ka es arī šobrīd esmu 100% darbā, bet šobrīd es jūtu, ka man arī ir atvērušās durvis uz visādām hobiju lietām vairāk, un es pilnīgi ticu, ka arī tas mans darbs kalvē man ļauj tās lietas tā kā papildus darīt, jo es reizēm esmu domājusi, ja es būtu tur, kur es biju agrāk, es nezinu, vai es rakstītu žurnālam Santa grāmatu
ieteikumus, vai man vispār piedāvāt, vai es vispār drīkstētu to darīt. Jo tad, kad es arī tieši tajā pirms Kalvas tieši darba meklējumos, man bija, es arī vairāks lielos uzņēmumos biju uz tām darba pārunām, un pēc tam, protams, ka es arī tur saņēmu arī dažus atteikumus un arī mazliet pārdzīvoju par to, un tad pēc tam tikai kaut kādā tajā pašā februārī es domāju, cik tas Steve Jobs teiciens, ka tikai uz apakaļ skatoties, tu redzi, kā tie kociņi saliekās, cik viņš ir precīzs, kad cik labi, kad ir bijis atteikums, cik forši, kad ir šis kaut kas ienācis jauns iekšā, un tad es arī tajā laiks lasīt kustībā esmu iesaistījusies, un ka to visu var tā forši kopā, nezinu, paralēli darbam, ka tev ir ka tas darbs tevi neizsūc tik ļoti, ka tu vari arī radoši padarboties tālāk. Nu, es varētu parakstīties zem katra tavu vārdu. Es tā kā tev pilnībā pievienojos. Un man ļoti gribas vienkārši šo sajūtu sūtīt ikvienam, kurš ir kaut kādā vēl periodā, kur ir grūti un varbūt darbs vairs nerezonē un nepatīk un nesaist un nav nekāda gandarījuma, bet ir kaut kāda interese meklēt kaut ko citu, jo citreiz ir, ka nav interese. Tas arī ir ok. Tas nav visiem jāsako vienam kaut kādam trendam vai vienai aktivitātei, bet ja ir tā sajūta, ka man arī tā gribētos, ja tāda sajūta ir, tas nozīmē, ka tas ir iespējams. Tad man vienkārši arī, tā kā Elīna saka, un man ir pašai tieši tāda pati pieredze, sperot tos soļus drosmīgos, bailīgos, izejot tam visam cauri, tur atverās tāda krāsaina kaut kāda pasaule, tur ir tik daudz iespēju visu kaut ko savienot un izpausties un būt pašam par sevi un tajā pašā laikā atļaut vēl nezināt, kas vēl es varētu būt un ko vēl es varētu darīt un neslēpties vairs ar konkrētiem amatu nosaukumiem. Ko nozīmē neslēpties? Mums ar tevi tagad, mēs tā sakam. Kādam tā nav slēpšanās, viņam tas ir ok. Viss ir ok, ja vien pašam cilvēkam ir ok ar to. Ja viens pats jūties labi. Jā, es nejūtos, tā kā kaut kādā brīdī es vairs nejūtos labi un man ļoti, ļoti patīk, kā tu aprakstīji, tas pilnībā saskan arī ar manu to pieredzi un sajūtām. Ļoti interesanti, vai ne? Kad tu satiec kādu, kurš tā kā pilnīgi tāpat ir juties un izgājis tam visam cauri, tas ļoti interesanti. Un nav arī tālu mums tie periodi, tā kā tas arī interesanti. Un šajā visā kontekstā vēl gribēju parunāt par to, kas var palīdzēt izturēt to procesu. Kā jau es atzinos, es varbūt nemeklēju proaktīvi to palīdzību, bet domāju, ka vajadzēja, un ja kādam ir līdzīga pieredze šobrīd, es tiešām rekomendēju, jo tas noteikti gan pātrina, gan tiešām dod resursu, un daudzu pētījumu tādu meta-analīzi ir atradusi varbūt tādus 4 faktorus, kas visvairāk var palīdzēt. Pirmkārt, tā ir refleksija. Protams, tas ir tiešām ļoti svarīgi apstāties un veltīt to laiku sev un saprast, kas es esmu un ko es gribu un kas man patīk. Un tā skaitā, kas man nepatīk, vienkārši tam vajag vispār kaut kādu brīdi, apstāties un pavērtēt. Nākamais ir mērķtiecība. Tā mērķtiecība ir, tā ir tā, ko es teicu, ja vispār ir kaut kāda vēlme, interese, vispār uz kaut kurien iet, kaut ko mainīt, tāda veida mērķtiecība. Jo, kamēr es sēžu un viss ir slikti .lv, tikmēr jau nekas daudz nemainīsies. Ir jābūt, kaut kādai tai vēlmei, ļoti bieži šajā laikā tā ir vēlme meklēt to jēgu, ko es varu dot pasaulē un ko es varu saņemt, kaut kāds tāds plašāks skatījums. Trešais ir izturība, jeb tā resilience, spēja izturēt, un kas ir ļoti svarīgi pieaugušiem cilvēkiem, spēja, tāda gatavība būt neērtībā. Spēja izturēt to, ka man nav vērti. Tas izklausās tā triviāli par to iziešanu ārpus komfortzonas, tāpēc man nepatīk tādā veidā pateikt, bet man pašai ļoti rezonē tāda gatavība būt neērtībā. Tas ir tas, kam ir uz to ir jāgatavojās. Tas būs pareizi, tu jau stāstīji, un es arī varu apliecināt. Jā. Es šaubos, ka kāds var būt bez tāda perioda. Es esmu satikusi cilvēks, un es tā, Dievs, arī tā gribētu. Tiešām tā uzreiz ielec tādā nākamajā skaistajā, jā? Jā. Izņēmumu apstiprina tikai likumsakarības, lai tā būtu, jā? Un tad 4. atbalsta sistēma. Tas ir tas, par ko es gribu mazurstiņu vairāk parunāt vēl.
atbalsta sistēma ir ārkārtīgi svarīga, ļoti, ļoti būtiska. Īstenībā daudzi pētījuma dalībnieki šajā tēmā atzīst šo 4. kā vismazāk klātesošo, kas trūkst. Un savukārt tie pētījuma dalībnieki, kam bija atbalsta sistēma, tie visveiksmīgāk ir izturējuši tās pārmaiņas un to grūtumu, un viņiem visātrāk arī izdevās iziet cauri visam tam emociju karuselim. Un kas tad ir tā atbalsta sistēma? Vai tas ir profesionāls atbalsta šis te atbalstītājs, kas var būt psihologs vai psihoterapeits vai karjeras konsultants, kaut kāda kopiena, kurā ir līdzīgi domājoši vai līdzīga pieredze, arī profesionāli mentori, kam, protams, arī varētu būt bijusi līdzīga pieredze. Respektīvi cilvēki, kas spēj dot tādu patiesu iedrošinājumu, būt klātesoši, uzklausīt. Un te, pirms es tev prasu, kā tev bija ar šo, uzreiz klāt, no kā jāuzmanās, jo var jau būt arī klātesoši cilvēki apkārt, kas grib atbalstīt, bet citreizēs liels mīlestības, kad mēs gribam kādu atbalstīt, mēs sakam, priekš kam tev šito vajag? Tev ir labs darbs, tev ir laba alga, tas ir labs uzņēmums, tev viss ir. Ko tu tur ņemies? Kā tev bija ar šādu pieredzi? Man bija gan šādi, gan tādi, jā. Mana mamma vienmēr saka, ka nevajag neko mainīt, kad ir labi, kur ir. Un noteikti viņai savā ziņā ir taisnība, jo reizēm, kad tu padomā, kam tu ies cauri, varbūt tiešām labāk ir palikt. Bet man ļoti rezonēja visi tie 4, ko tu teici par to atbalstu sistēmu. Tas ir arī, man liekas, interesantais par tām pašām durvīm, kas aizverās un kuras atverās. Man ienāca dzīvē tik daudz foršu cilvēku, kuri tev tādu atbalstu var sniegt pilnīgi negaidīti. Un tas bija tas interesantākais visā šajā posmā, uz kuru es tā kā nesaprotu, ko es esmu izdarījusi, ka man kaut kā tā noveicās, jo, piemēram, viena no tām draudzenēm, tāda Diāna, man draudzene, kuras arī pavisam nejauši satiku, ieliekot Instagramā, ka es atdodu grāmatu, un viņa man pieteicās, un mēs runājām aiziet uz kafiju, un mums notika klikšķis, kā saka, un viņai ir tā ticība lielāka man, nekā man brīžiem sev. Un tāda tas veida atbalsts, un vēl arī tajā pašā motā un mentorā, ka tu satiec tos līdzīgi domājošos, tas nenormāli stiprina. Un reizēm ir, tas tiešām noteikti tā neticami. Un vēl viena lieta, ko es arī izmantoju un ko es arī darīju, ir, tu sajūti kaut kādu cilvēku, ka tu gribi tā kā to cilvēku satikt. Un kā tas cilvēks, kā dara tās lietas, vai kā viņš kaut ko ir nomainījis. Un es esmu nekautrējusies un uzaicinājusi uz kafiju. Un lielākoties tiešām tie cilvēki neatsaka. Tas ir iedrošinājums visiem, ka vajag tā darīt. Arī es esmu gājusi uz šādām kafijām, un tas ir tiešām nenovērtējami. Un es tādā veidā arī tiešām dabūju tos vairākus nākamos soļus, tā kā tīri uzklausot cita cilvēka pieredzi, kā tie citi cilvēki darījuši. Un tu saproti, ka, īstenībā tas cilvēks ir tieši tāds pats cilvēks kā es, un ka es arī tad varu to izdarīt. Ko teikt mammai, kas saka, nevajag mainīt neko? Apskaut un teikt, ka es saprotu, bet man ir jāiet savs ceļš un nedusmoties, jo viņa grib tikai labu. Jā, nedusmoties un arī neļauties tām šaubām, jo tas jau tikai baro vēl. Mums jau tās šaubas un bailes ir iekšā pašiem, un vēl, ja kāds to pasaka skaļi, skaidrs, ka tu uzreiz viņš arī tā domā, varbūt viņam taisnība. Un teikt, tad, kad tu esi pieņēmis lēmumu. Nevis teikt, ka tu domā to darīt. Kā saka, es to pateicu, kad es jau biju pieņēmis lēmumu, ka es esmu iesniegusi jau atlūgumu, es eju projām, kā saka, tas lēmums vairs nav maināms. Jo, ja tu esi tajā šaubu posmā, tad tev var ļoti viegli sašūpot. Un tā. Bet par tām pārējām 3 lietām, ko teicu, man liekas, tur ir svarīgi tas rezilience, tā izturībai, man liekas, sports. Nodarboties ar sportu, kā saka, uzturēt sevi tādā tonusiņā. Un kas bija pirmās 2? Refleksija. Jā, rakstīšana. Un tāda mērķtiecība, kaut kāda vēlme
pētīt, tie iet uz priekšu, sapņi. Kaut kādi sapņi, jā. Un vēl, kas man bija interesanti arī, ko es neizstāstīju, ko es vēl arī darīju, tā, kad es sapratu, ka kaut kas jādara savādāk, es sāku pat iet uz ielas skicēšanas šitiem kursiem. Man zīmēšana bija, man tieši viens bērnības draugs bija ieraudzījis, kas bija Instagramā ielikus bildi, ka es biju uz to skicēšanu, un man tīri labs tas zīmējums bija. Un tā, ka cilvēki neticēja, ka es to esmu dabūjusi. Viņš man rakstīja un jā, kad īstenībā, kad tu noņem to bloku, ka tu kaut ko nevari, tur nāk ārā fantastiskas lietas. Jā. Un arī agrāk es nekad nevarētu iedomāties, sevi klases priekšā stāvēt. Tu tā, bet es varbūt varu arī kaut ko tādu izdarīt. Un, tagad, piemēram, es gribētu dziedāt korī. Es nezinu vēl par to, jā. Bet īstenībā, kāpēc why not, vai ne? Tieši tā. Tieši jau jāpamēģina vismaz ir. Tas pamēģinājis jau. Jā. Man patīk tas, ko tu saki par spēju uzdrošināšanos, ja? Iet un patestēt sevi un izlikt ārpus ierastā. Tas jau, ko tu sākumā teici, iešu šoreiz pa citu ielas pusi. Tādas liekas mazdrusciņi muļķīgi, bet atkal, ja interesē šī tēma, tas ir par prāta elastību, viņu sauc par atmācīšanos. Latviski nepareizi, bet tā viņu dēvē. Paguglējiet, ja interesē. Ļoti interesanti, cik tas ir vērtīgi atmācīties to, kas mums ir automātiski un kas notiek smadzenēs ar to radošumu, tad, kad mēs kaut ko atmācamies. Tiešām brīnuma lietas. Un man liekas, es sadzirdēju to tavā pieredzē. Zini kā, tu nezini to teoriju, bet vienkārši tā ir. Un tas ir savas ādas. Tieši tā. Un vēl viena lieta ir, kas ir arī svarīga, būs atkritieni. Un tie bija laikam man tas lielākais tāds aplausiens, kad es domāju, es tur tāda priecīga, kā saka, es tagad atmācos un visu daru savādāk, bet tevi velk uz apakaļ. Tu visu laiku tikai sev pieķer, kad ir atkal atkritiens, tu ejā kā nākamo solītas priekšu. Paldies, ka tu šo pateici. Es domāju, tas ļoti vērtīgi. Vispār atzīt to, bet arī citiem cilvēkiem, kam varbūt vēl tāda pieredze priekšā vai kas tagad tam iet cauri, ļoti vērtīgi, vai ne to pateikt. Ka nav viss uzreiz tur rozā un baigā pasaka. Ir realitāte, un vēl tajā visā realitātē, ko mēs arī ar Martu runājām vienā no epizodēm, ka cilvēki iet prom no darba, kas ir tas pirmais solis visam šim stāstam. Vispār kā tas ir, un vai tu finansiāli vispār esi gatavs iet prom, un viss šis tā ir tā realitāte, uz ko arī, protams, jāgatavojas. Tā arī nav nekāda pasaka, tā kā kāda kuram tā situācija. Bet tas nenozīmē, ka tas nav izdarāms. Tas ir izdarāms. Vienkārši, tas prasa. Vajag sagatavoties. Jā, gatavošanos, refleksiju un visu šo. Virzoties uz noslēgumu, es vēl gribu pieminēt arī 3 lietas, kas ir izceltas kā tādas palīdzošas. Viena no tām ir karjeras pašefektivitāte. Tas mums ļoti palīdz tā kā justies drošāk, kad mēs plānojam kaut kādas pārmaiņas. Respektīvi, vairāk tāda pārliecība, ka es tikšu galā, vēl nezinu kā un kas būs, bet es tikšu galā. To parasti var uzbūvēt tad, ja tu jau esi kaut ko sasniedzis līdz šim. Jauniešiem tā kā grūtāk to loģiski, bet pieaugušam cilvēkam, kas droši vien ap 40, 50 jau ir ar pieredzi, viņš taču ir kaut ko jau sasniedzis, kaut kādi punkti ir, ka to visu vajag tā kā paņemt sevi, uzsūkt un ar to bagāžu iet uz priekšu, tāpēc, ka šī te karjeras tāda profesionāla identitātes pārrakstīšana, viņa jau nav no 0 punkta, kas citreiz liekas viss. Tagad viss tas, kas man ir bijis, tas tā kā kaut kur pazūd, jo visticamāk tas vairs nerezonē un vairs nedara. Liekas, tagad viss jāsāk no sākuma, bet tas nekad nav par sākšanu no sākuma, tāpēc, ka viss tas, kas tev ir, tā ir fantastiski tā platforma, uz ko tu tā kā būvē tālāk. Otrā lieta ir karjeras pielāgošanās spējas. Pielāgošanās spējas vispār ir ļoti, ļoti kritiska prasme, jebkur izdzīvot un iet pa dzīvi uz priekšu vieglāk, vai ne, ka mēs spējam pielāgoties. Un tas mums palīdz arī varbūt mazāk satraukties un vairāk skatīties ar tādu, zinātkāri. Tā kā tu teici, pamēģināt to, papētīt sevi tā, patestēt, varbūt šis man sanāk. Tur ir kaut kāda šī te elastība, pielāgošanās, zinātkāri, kā būs, kā sanāks. Un trešā lieta, ko mēs tā nevaram ietekmēt paši, bet kas ir izpētīts, personības iezīmes ļoti korelē ar šo te spēju pārrakstīt to profesionālo identitāti. Protams, tie, kas ir tādi gan apzinātāki,
cilvēki ar augstākām pašrefleksijas prasmēm, ar sevis apzināšanos, tiem ir vieglāk iziet šādam procesam cauri un vieglāk virzīties uz priekšu, tad, kad ir priekšā kaut kas nezināms. Un tie, kas ir ļoti, varbūt tādi, ļoti daudz satraucās par lietām, ko mēs devējam par augstu neirotismu, vienkārši ļoti daudz uztver šo te stresu un daudz vilcinās un daudz šaubās. Protams, ka viņiem šis process ir maz drusciņi komplicētāks, vēl sarežģītāks, varbūt emocijām vēl intensīvāks. Lai gan visi manis nosauktie cilvēki izjūt to emociju karuseli, bet, protams, ka ir kādam tā ļoti intensīva, un kā tu pati teici, tev ir sanācis arī satikt kādu, kuram diezgan viegli bija. Bet, šīs 3 lietas es gribu atzīmēt, jo tās tā kā ļoti izpaužas no pētījumu dalībniekiem, no tiem, kas ir piedalījušies un aptaujāti, kas ir izgājuši tai pieredzē cauri, un viņiem visiem tās iezīmes ir izkristalizējušās kā kopīgas, līdzīgas. Kā tev tas izklausās? Precīzi. Un tas, ko es tagad Kalvē ievēroju, ka man ir tāda, tajos pienākumos, kuros šobrīd es esmu, es varu paņemt no savas tās pieredzes vācelītes lietas no manām iepriekšējām darba vietām. Un tas ir tas foršākais, ka es to apzinos. Protams, es iemācos arī šeit visu kaut ko jaunu, ko es saprotu. Es to tā kā tādu, es īstenībā katru darba vietu esmu nedaudz uztvērusi kā tādu augstskolas kursu. Es viņu uztveru. Man pat bijuši darba vietas, kur mēs ar kolēģiem esam smējušies, ka par šito varētu pat piemaksāt, vai ne? Ka tu dabū tādu pieredzi, ka tu esi gatavs pat piemaksāt, nevis tikai algu saņemt. un savukārt šeit, ka tu saproti, ka no bankas es paņemu to, no Altuma es paņemu šito, ka tu vari no ministrijas to, ka tu no katras darba vietas tā kā saņem kopā un ka tu vari to šeit tagad darīt. Un tu redzēsi, kur tev tas tālāk tā kā atkal aizvedīs un novedīs tālāk, bet tās lietas ir precīzi, kā tu nosauc, jā. Ka mūsos ir īstenībā, un tas arī tā pati rakstīšana arī tur nodara, ka tu pieraksti tās lietas, kurām tu vari lepoties, un kad ir tas kaut kāds krīzes brīdis, tad tu viņus izlasi, un man pat brīžiem liekas, ak, Dievs, es tiešām to varēju, tā bija es, kas to izdarīja, tā kā, un tad tu tā kā tiešām sev uzsit uz plecu, tā kā runāt ar sevi kā ar labāko draugu. Jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi tajā posmā, un vispār jau pa dzīvi tas ir svarīgi. Precīzi. Man ļoti patīk tos ieteikums par to rakstīšanu. Jā. Man liekas, ka tas varētu būt super jaudīgi. Tajos brīžos, kad ir tie atkritieni un zemākie punkti, tā kā tu teici, palasīt, man liekas, ka tas varētu būt ļoti jaudīgi. Jā, un rakstīt, kā es daru, es vienkārši pieceļos katru rītu un reizēm 5 minūtes, reizēm 10, reizēm tā ir puslapa, reizēm tās pat 2-3 lapas. Vienkārši raksti visu, kas tev ir. Un es ļoti tā kā tieši arī sevi pieķeru, kad ir tās uzvaras bijušas, es pierakstu tās uzvaras, es viņas aprakstu ar emocijām, ar sajūtām. Tas ir ļoti forši nodara grūtajos brīžos, kad tu saproti, ka tas iedod baigo spēku pēc tam tālāk. Un tā rakstīšana jau daudz jaudīgāk reģistrējas arī atmiņā. Nekā vienkārši, ka mēs kaut ko ātri padomājam. Tā kā, šis ir kaut kas tāds, ko es noteikti sev paņemšu no šīs sarunas īpaši. Man gribas noslēgt ar vienu super pozitīvu lietu. No visiem pētījumiem, kas ir veikti par šo tēmu, neviens no dalībniekiem nav nožēlojis, ka viņš ir mēģinājis un ka viņš ir gājis šim cauri. Visi tie dalībnieki daudzos pētījumos ir teikuši, ka tas ceļš bija grūts, viņš nebija perfekts, tur bija emocija karusels un viss, par ko mēs šodien runājām, bet neviens nenožēlo, visi saka, ka viņi to vēlreiz darītu, un pats lielākais ieguvums cilvēkiem ir bijis, ka viņi ir atklājuši paši sevi, ka viņi ir ieguvuši jaunu sevis versiju, lai cik tas izklausītos triviāli. Tā kā es tam esmu izgājis cauri, man pilnīgi rezonē, es varu parakstīties zem tā, bet es ticu, ka ja nav vēl tāda pieredze, tas varētu izklausīties tā, kā no pasakām. Bet šis ir kaut kas tāds, ko man noteikti gribas šeit atstāt, drosmei un tādai ceļa gaismai, tiem, kas minstinās, kas ir tajā brīdī un ir tajās pārdomās. Ko tu, Elīna, teiktu visiem tiem, kas ir varbūt vai kaut kur iesprūduši tajā situācijā, vai vēl tādi apjukuši, bet varbūt dziļi iekšēji sevī zina, ka tām pārmaiņām jāiet pretī? Man ļoti rezonēja tas, ko tu pateici, un es varu piebilst arī, ka, ko es varu ieteikt, ir tā kā nemānīt sevi, jo, tas ir tas, ko mēs bieži vien sev daram, mēs sev aizmālējam tās acis, un mēs mēģinām sevi mierināt un mānīt, bet ieklausīties sevī.
Un reizēm to ieklausīšanos var tikai tad, kad to tiešām vai nu vienas durvis ir aizvērušās, vai tu bišķiņi paņem savu pauzi, aizbraukt uz laukiem pāris dienas, vienkārši ļaut visam noskrieties un vienkārši ieklausīties sevi un saprast. Un, protams, tas ceļš nav baigi rožu kaisīts, es viņu nenožēloju ne mirkli, es esmu ritīgi priecīgi, ka es to izdarīju, un brīžiem man pašai gribās tā kā noskurināties par to, ka vai tiešām tā bija es, jo man liekas, ka es neesmu tik drosmīga, ka es to varētu izdarīt, bet tas ir labi, ka es to izdarīju, un kas vēl ir īstenībā ir viena lieta, kad arī pamainās cilvēki apkārt. Vispār, tas varbūt nav reizēm viegli, bet, kā es teicu, nāk jauni cilvēki vietā un nāk, kas tevi atkal. Un tas ir tāds, ka tev ir kaut kādi ceļa biedri. Es to uzskatu par ceļa biedriem, kad katrā dzīves posmā tev ir savi ceļa biedri. Un ne jau viņi kaut kā pilnīgi nejauši tā nonāk. Tas tāpatās kā Santiago ceļā, viņi uzrodās, ar tevi paiet kopā, un tad tu atkal satiec citus. Un tāda, man liekas, tā dzīve ir, un izbaudīt to mirkli, kurā tu esi ar konkrētajiem ceļa biedriem, un izbaudīt. Skaidrs, ka tā dzīve mums visiem ir viena. Jā, starp citu. Šis taču ir tik svarīgi. Jā, un mēs nezinām, cik viņi mums ir gari, vai ne? Jā. Uz tāds varbūt bēdīgs nots. Nē, viņi nav bēdīgi. Man liekas, viņi ir tieši tāda saturīga. Aizdomāties. Jā, tik jēgpilna viņa ir tā doma. Tas laiks ir tik vērtīgs un baudīt to dzīvi. Viņi jau tāpat ir pilna ar pārbaudījumiem un visādiem šķēršļiem un visu kaut ko, bet tad tajā laikā, kad vismaz var izbaudīt, tad darīt visu iespējamo, lai to izbaudītu. Jā, bet redz, tu arī saki, ka tu arī nenožēlo. Es arī noteikti neko nenožēloju un darītu to visu vēlreiz, varbūt ātrāk, maz drusciņi, varbūt ar vairāk atbalsta sistēmu, resursus. Bet tās ir tās manas atziņas, ko noteikti novēlu ņemt vērā varbūt tiem, kas var vēl pātrināt sev to procesu un padarīt vieglāk, ne jau tikai ātrāk, bet arī vieglāk. Jā. Tā tāda laba kombinācija, ātrāk un vieglāk, vai ne? Un vēl arī īstenībā pateikties visām tām darba vietām. Es no katras darba vietas esmu aizgājusi ar tādu pamatīgu pateikšanos, kad man ir bijusi iespēja tur būt un to visu iemācīties. Tā jau ir vispār tā no sistēmiskās pieejas ir svēta lieta, spēja pateikties iepriekšējai darba vietai un aiziet tiešām ar milzīgu pateicību. Vesela tēma par šo varētu jaunu taisīt. Paldies tev par šo. Man ir ļoti bieži situācijas, kad man tāds milzīgi tāda pateicība ielīst, kad es par kaut ko padomāju no iepriekšējām darba vietām. Tas ir tādas situācijas, kur es domāju, bet tur bija tā, un tad man tāda pateicība, ka man tur bija tāda iespēja. Jā, tā kā tas tāds pat nemitīgs process, tas nav tikai tā vienu reizīti paldies, bet vai ne, kad tas vienkārši tā patiešām ir, ka tu izjūti to pateicību. Jā, paldies tev, Elīna, par atklātību, par to, ka padalījies, perfekti viss sagāja kopā. Ar pētījumiem. Ar pētījumiem, pētījumi jau, ko tad pētījumi? Pētījumi parāda, kā cilvēkiem dzīvē ir. Un man vienkārši ļoti patīk, ka es varu to sasaistīt kopā ar vienu reālu cilvēku šeit man priekšā, kuram arī tas rezonē un ir pieredzē. Pirms viņš zināja par pētījumiem un otrādāk. Ar to es vienkārši gribu tikai paspilgtināt, ka tas viss jau ir par reālo dzīvi. Mēs to apzinoties un klausoties šādu informāciju, vienkārši varam savu dzīvi padarīt tiešām mazdrusciņu vieglāku, kaut kur efektīvāku, kaut kur vienkārši saprast, ka citiem arī tā ir. Man liekas, tas jau nereti ir tik svarīgi, ka saprot, neesi tu viens pats tāds. Un man vienmēr gribas teikt, iedvesmosimies viens no otru, mācīsimies viens no otru. Nav visiem akmeņiem jāuzkāp pašam virsū un jāpaklūpjas katra koka. Var izvairīties arī, vienkārši mācoties vienam no otru. Precīzi. Tā kā tiešām sirsnīgs tev paldies par tavu atklātību, par to, ka tu biji gatava padalīties ar savu stāstu. Paldies tev par uzaicinājumu. Ticu, ka tas bija ļoti vērtīgi ne tikai man, bet noteikti klausītājiem un skatītājiem arī. Jā, mīļie klausītāji, mīļie skatītāji, paldies, ka esat ar mani, ar šo podcastu. Tad, lai jaudīga otrā sezona arī uz priekšu,
un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Es esmu pamanījusi, ka citos podkāstos beigās saka, spiediet laikus, zvaigznītes, komentārus. Starp citu, man šits jāmācās. Šitais jāmācās, jā, tā kā aicinam. Jo tagad jau arī to var darīt. Jā. Tiešām, jā. Nu, sekojiet līdzi, spiediet laiku. Bija 5 zvaigznītes Spotifyā jāpieliek. Jā. Un bija jāuzliek subscribe, liekas. Un droši var komentēt un dalīties, kas rezonē, kas patika, kas nepatika, ieteikumus. Jā, paldies tev, Elīna, par šo. Jā. Tā kā tiekamies. Jā. Paldies, atā! Čau!